SMS Kredit LV futbola virslīgas 9. kārtas vārtu top žurnālistu vērtējumā sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu Bol. Vispirms Tedijs Surečs no Rīgas Daugavas. Centrējums sodlaukumā, Surečs ir starp diviem aizsargiem, bet aizsargi tikai noskatās, kā Surečs ar galvu spēcīgi un precīzi raida bumbu vārtos. Surečs iesāk un Surečs arī turpina. Laba Rīgas Daugavas saspēle, līdz bumba nonāk pie Sureča, kurš tiek galā ar pretinieku aizsargu un raida bumbu vārtos. Vēl vieni skaisti vārti horvātu leģionāram. 4. vietā Vadims Jiņčuks. Ventspilnieki izspēlē soda sitienu, un Jurijam Žigajevam sanāca laba piespēle Jiņčukam, kurš, daudz nedomājot, no gaisa triec bumbu vārtos. Bet 3. vietā pats Jurijs Žigājevs. Vispirms teicami nospēlēt Erhnišvili ieejot sodlaukumā, viņš piespēlē Abdul Tofikam, kurš vēl tālāk piespēlē Žigajevam. Bet Jurijs, kā ierasts, no attāluma sit precīzi, vēl vieni skaisti vārti Ventspils spēlētājiem. 2. vietā Andrejs Kovaļovs. Daugavpils pussargs spēlē pret Ilūksti izcēlās ar hat-triku, bet topā Andreja pirmie gūtie vārti. Teicami izpildīts soda sitiens. Un 9. kārtas top uzvarētājs vienbalsīgi Daniels Garcia no Jūrmalas Spartakā. Ar efektīgu un precīzu tālsitienu viņš pārspēja Skonto vārtsargu. Skaisti vārti Danielam un pelnīta uzvara 9. kārtas topā. 9. kārtas vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu Bol. Līdz 10. kārtai.